Ļoti daudz kaisītāju funkcijas varam pārbaudīt uzreiz no ekrāna. Izvēlamies maiņa, sistēma pārbaude, pārbaude diagnostika, piemēram, zem spriegums. Redzam, vai spriegums mums ir atbilstoši darbam. Aizbīdņa pārbaudes punkti, lūciņu atvērumus varam abās pusēs novietot uz izvēlēto pozīciju un ārpusē pārbaudīt, vai tiešām tā ir. Piemēram, šobrīd es izvēlos pozīciju 400, nospiežot start, abām lūciņām jāatveras uz pozīciju 400. Tieši tāpat varam pārbaudīt izbiras punktu. Izvēlamies uzdevuma punkta pārbaudes punkti, izvēlamies pozīciju, piemēram, 7,5 un spiežam start. Abiem izbiras punktiem ir jānostājas pozīcijas 7,5. Otrajā lapā, ja tas ir hidrauliskais kaisītājs, varam pārbaudīt maisītāju. Ar start aktivizējās maisītājs. Zem linbus, veicot pašpārbaudi, mums status visur ir ok. Ja maisītājs ieslēgts, viņam ir jāgriežas vienmērīgi, bez pārtraukumiem un tajā pašā virzienā, kā griežas disks. Viegli noslogojot to, tas neapstājas. Ja maisītājs ir izslēgts, ar filtru atslēgu vai līdzīgu instrumentu, maisītāji var pagriezt tikai diska griešanās virzienā un ne pretēji. Un, ja mums ir svari, tad ieejot svēršanas elementi, abās pusēs, ja mums izkliedētais ir apmēram vienādi noslogots, mums ir līdzīgi rādījumi. Vēl viens veids, kā pārliecināties par izkliedētāju tehnisko stāvokli, pārbaudīt tā ģeometriju. Mums jānoņem disks un mērot no izbiras punkta plāksnes līdz diska piedziņas motoram ir jābūt 136 mm, plus mīnus 2 mm drīkst būt pielaida. Vēl varam pārliecināties par lūciņu atvēruma pozīcijas pareizību. Mums ir nepieciešama 28 mm tapa, jeb otrās kategorijas apakšējās uzkaras tapa. Atveram manuāli lūciņu vaļā. Ievietojot šo tapu lūciņā un aizverot, mums indikātoram ir jānostājas uz pozīciju 85. Vēl varam pārliecināties par izbiras punkta skalas precizitāti. Ja mums abi izbiras punkti ir novietoti uz pozīcijas 6, tad izmantojiet dievu diegu un ievietojiet to zem izbiras punkta plāksnes. Diegam un visiem šiem 4 mazajiem 3-stūra veida iegriezumiem ir jāsakrīt. Ja tā nav, mums ir jāregulē skalas novietojums.